Mārtiņ, tu atceries, mēs ar tevi prāmi, ka braucām uz Stokholmu uz Robiju Viljamsu koncertu. Tur mēs iepazināmies, jā. 2 dienas mēs ritīgi braucām. Riktīgi iepazināmies. Tur 3 dienas pa turienu, jo Robijs Viljams koncertēja 3 dienas, vai ne? Un tad vēl 2 dienas apakaļ. Tā kā mēs bijām jau 6 dienu draugi. Un mēs vēl tur skatījāmies uz to Robiju Viljamsu un domājām, ka kāds labs trio būtu Mārtiņš, es un Robijs Viljams. Nu, mums organizatori nepielaida klāt, bet mēs vēlāk uztaisījām bildēs vienās, bildēs mēs uztaisījām trio, es, Mārtiņš un Lauris Reidīgs. Mēs tādu uztaisījām. Ne, arī nav slikti. Un mēs samikšerējām dziesmas. Laurim iedevām alumīniju cūku, lai dzied manējo. Mārtiņš paņēma to, ka sirds sadeg tā, ka pavisam nav vairs viss beigas. Un savukārt es paņēmu to, ka Don Kihots, es tā kā jūtos savā sirdī drusciņi, bet mazliet, ja? Un tad mēs tā nodziedājām. Un es jau domāju, kāds foršs trio, mēs šausmīgi labi mūs uzņēma jaunatne, un es domāju, forši un Mārtiņš, Lauris un es, un tāds trio. Un pagāja gads, sabroties, un viss, un bija, un tad tā Eirovīzija, un tā bija Mārtiņš, Lauris un Jana Keja.